Mēs esam senioru deju kolektīvs Ogrienītis. Mēs šeit dejojam, tas ir mūsu dzīvesveids, mēs šeit atpūšamies, mēs šeit kontaktējamies un vispār labi pavadam laiku. Mums piedzīvojumi nepārtraukti. Sezonu pagājušo mēs beidzām ar tādu, varu teikt, arī piedzīvojumi. Mēs bijām tieši uz Jāņiem Latgalē. Tad mēs dejojām, ballējām un vispār izskatījāmies ļoti skaisti. Mums ir daudz koncertu. Jau viens bija septembrī, būs oktobrī, būs novembrī, gandrīz katru mēnesi. Ir pa 1 vai 2 koncertiem. Tad mums vēl ir jaunradas deju skati, uz ko mēs braucam un piedalāmies. Tad mums ir plāniem. Mēs pagājušajā gadā bijām Latgalē uz 2 dienām. Tad šogad gribam uz Kurzemi uz 2 dienām. Un vēl daudz plānu, visus nevar izstāstīt. Mēs esam kolektīvs, kas ļoti labprāt uzņem jaunos. Un, ja kāds tiešām grib dejot un ir tāds arī pieņemošs un ar ļoti labu raksturu, mēs gaidām. Ja ir vēlēšanās, tad vienmēr var viņu īstenot. Lūdzu. Mēs ar vīru dejojam jau 12. sezonu, ja nemaldos. Vairāk par 10 gadu. Tad būs 7. sezona. Šausmas laiks. Jauns izaicinājums, jauns pārsteigums, jauns piedzīvojums. Es domāju, ka viņi īpaši neatšķirsies no pārējām. Protams, būs sadanči, būs skate, būs jaunradas deju skate. Viss notiksies. Un lai ir veiksmīga sezona, ar koncertiem bagāta. Ļoti. Man patīk cilvēki, kas šeit nāk. Ja nepatiktu, tad nenāktu un nedejotu. Ļoti.